tev tās idejas brīžiem ir tik lielas, ka šķiet, ka jau 4. gadsimta un vairāk neviens nespēja tev iztraucēt, ne to tavu mieru, ne tavu smaidu, ne to tavu pārliecību, bet kur ir tie brīži, kad tu jūti, ka to tās tev nonesīs no tā uzņemtā vektora? Tādu brīžu nav daudz, bet, protams, ka gadās. Un laikam visvairāk tā kā izsit no sliedēm, ja kāds cilvēks, kuram tu esi uzticējies, tomēr kaut kā pieviļ tevi. Un tas ir sīkumos, kad tu esi ieplānojis, piemēram, kādos sīkumos, tas ir lielumos, es esmu ieplānojis aizbraukt uz Paikspīgu, mums, piemēram, maijā jābrauc laukā konkrēti, ja? Un es gaidu zobracis tādus un tādus sevis pasūtītos no Francijas. Un netiek ievērot solījumi, kas ir doti, piemēram, pirms 4 mēnešiem, un nebūs tas, kā es esmu paredzējis. Bet es taču tāpēc neaizbraukšu uz Paikspīgu, man tā jābrauc uz Paikspīgu tā kā tā. Un tajā brīdī liekas, protams, atrisinu šādas te jautājumus, un ir grūti. Un, jā, tad, kad man ir kāds pievīls, tad liekas, ka tas ir tas sliktākais, un negribās to atkārtot. Bet dzīve jau atkal saliek tev tos partnerus un tos draugus blakus vai darbiniekus blakus, kuriem tu tomēr uzticies. Un tā sijāšana, dzīves sijāšana ir notikusi vai veidojās, ka tomēr tādu gadījumu ir maz. Tāda ir maz, un no tiem ir jāņem mācība, un